pēkšņi ir sajūta, kā varēja būt atbetarīts vai labi. Un vēl tas skaistais un labais iekšā. Šeit un tagad mēs esam priecīgi. Ja nāk virsū kaut kāda nelaime, mēs varam paplašināties. Mēs varam arī dot citiem to, ko mēs paši gribam saņemt. Mēs gribam no viņam mīlestību un uzmanību, vai mēs viņiem dodam to pašu mīlestību un uzmanību. Un nāk pacients un saka, vai, ziniet, sieva man pavisam galīgi, kā nedēļ, viņa nesmaida, negrib neko. Jūs viņai bieži smaidat. Un kāda tur smaida? Es nāku no darba, noguris, man tā šausmīgi gribas ēst un gulēt un knapi. Kāpēc jūs gribat, lai viņas smaida? Ja, nu jā, viņai jāsaprot, ka man ir tā un tā. Nu jā, nu, bet kas tev? Viņš saka, mēģinās, viņa ir labi. Nu, ir kas tā, bet tagad viss kārtībā. Pēc kāda laika vēl zvana, mums drīz būs bērniņš. Uzsmēgi, bērniņš. Nē, nu, jūs saprotat. Ja mēs tagad uzsmēgīsim. Tā uzreiz nebūs. Bet? Nu, labi. Tātad, un galvenais, izmantojiet to savu resursu. Iedomājieties kādu skaistu labu cilvēku, kur jūs mīlat, un jūs viņam varat tagad aizverat acis no sirds, aizsūtīt to skaistu. Vai pēkšņi pa ceļam sūtot šo skaistu mīlestību, vai tā ir gaisma, vai siltums, vai vēl kaut kas. Jūs varat viņu arī savās domās visu kaut ko, lai viņai tā kā labi. Un pa ceļam pēkšņi, kad tā mīlestība nāk no jūsu sirds, ir tālāk, jūs pēkšņi jūtat, kā pa ceļam tur kaut kas pievienojas. Piemēram, pēkšņi ir redzams kaut kas vēl skaists, tā kā no dabas nāk, un tad līdz tam cilvēkam nonāk ne jau tikai jūsu vēstījums, sūtījums, bet arī tas, kas pa ceļam pievienojas. Un tā nav fantāzija. Tā ir enerģija. Tāpēc kā dzīvības enerģija apkārt, viņa ir dzīva. Un viņa jūt arī jūsu to pozitīvu lādu. Un tāpēc pa ceļām, daži saka, ka kaut kādi gariņi regulē šo enerģiju. Daži saka, ka viņa pat par sevi eksistē, vai eņģeļi, vai kas. Vienalga, kas viņi ir, bet viņi ir. Un viņi redz, kā no jums patiešām tas nāk. Mēs, diemžēl, fiziski nevaram. Bet dariet to, jums ir labi. Pa ceļām pievienojās tam kaut kas tas, kas jau ne jūsu, bet jums visā pasaulē. Visi eņģeļi vai gariņi, kā jūs gribat, dabas spēki, pats radītais no debesīm, viņš palīdz. Viņš saka, jā, es redzu, ka viņš grib tam otram cilvēku aizsūtīt, bet tad es atļaušos arī šo to no sevis. Un tas cilvēks varbūt saņēmis krietni vairāk. Pamēģiniet tad. Vai ir tāds cilvēks? Ja? Es iešu mazliet pie malas, vai jūs varat droši to cilvēku iedomāties. Bet patiešām. Un jūs pēkšņi pamānīsiet, ka tas, kas nāk no mums, tā kā tiek papildināts pa ceļām ar ko skaistu. Un tā nav fantāzija, tas ir pa īstām. Vai bieži mums ir tā, ka mēs varam viens otrā. Nu jā, var pateikt vārdos, ja ir iespēja. Tam nav vajadzīgi šausmīgi ilgs laiks. Pietiek ar 1 sekundi, minūti. Ir? Ja tiešām ir.
Jūs pamīdzināt. Vai bieži sanāk? Atcerieties vēl vienu lietu, 12 pieskārienu likums, to jūs zināt. Kā psihologi kaut kādi kaut ko. Neskādām metodēm, bet ir saskatījuši. Cilvēkam, lai dzīvot vismaz normāli, ir vajadzīgi 12 pieskārieni dienā. Skaitās ir 24, tad viņš ne tikai dzīvo normāli, bet attīstās, un 36, tad viņš uzklausās. Bet vispār tā ir nav. Tiem pieskārieniem. Vajadzētu tā būt? Vai vajag? Viņi ir vajadzīgi. Bet vai vienmēr? Cik ir? Tas divi svišķi. Tas skatās viens, tā nekas nāk. Tas ir viens, jā. Kā viņi tagad jūtas? Tāpat. Tad bija viens. Tagad vēl. Interesi pēc. Aizveriet acis un iedomājieties kādu cilvēku, tas ļoti vienkārši. Un pēc tam iedomājieties, ka jūs viņam pieskārties vai viņš vai viņa. Jums, un, protams, tas pieskārījums var būt ļaujiet, tas, kas notiek iekšā, tur starp diviem cilvēkiem. Viss ir iespējams. Bet ja mēs nevaram pieskarties, tomēr piezvanīt, uzrakstīt vai aizsūtīt šo sirds sūtījumu, to saulīti, ar to savu sirds saulīti uzsmaidīt otrā. Un sajūst, kā pa ceļam jums pievienojas dabas spēki, jums pievienojas debes spēks un zemes spēks. Tas ir brīnišķīgi. Tas ir tāds kopējais sveiciens. Mēs ar dabu tevi sveicam. Vai, varat to teikt. Vai vispār varat nekā to nesāt, bet dariet. Apmainīties bieži. 12 reizes dienā, ja nevar normāli parunāt vai piesāt. Vienkārši. Tas ir tagad tajā pētījumā. Mēs to visu zinām, bet mēs to nedarām. Vai tā nav? Es ceru, ka jūs to darāt. Vismaz tagad darīsiet to vairāk. Un tad jūs jūtīsiet, ka ap jums veidojas pavisam cita vide, cita enerģija, cita daba. Cik tik cilvēki nāk jums klāt. Varbūt pēkšņi jūs jūtīsiet vai dzirdēsiet kaut ko citu, jo mēs katru dienu uztveram bezgalīgi daudz informācijas. No radio, televīzora vai avīzēm, cilvēkiem, vienalga, ja mēs tikai sežam pilnīgi izolācijā. Bet mums ir tāda īpašība, kā cilvēka organisms vai uzmanība, prāts, var uztvērt tikai vienlaicīgi 7 plus minus 2 objektus. 5, 9. Nevairāk mums trūks aktīvas uzmanības, lai uztvērt, iegaumēt un apzināties un sagrēmot visu, ko mēs redzam. Un ir mums iekšā tāda interesanta īpašība, ko psiholoģija sauc par personīgo filtru. Mums ir filtri. Mēs filtrējam informāciju. Mēs neuztveram to, ko mums šobrīd tagad negribas, vai tas, kas mums liekas neaktuāls. Un kad mēs mainām, jā, patiešām, jūs zināt, sievietes, ja? Tikko kā mamiņa, vecmamiņa, iet pastaigāties mazo bērniņu, ko vispirms viņa redz ar Aienos suni, tad vispirms suni. Nevis bērnus, ka pirmā redz. Vīrietis, kas tikko ir nopiecis jaunu mašīnu, viņš, protams, redz uz beidzās. Tādas mašas, jā. Viņš metā, to es zinu, 100%. Es nekad nedomāju, ka Rīgā ir tik daudz, kad es... Bet, un tā tālāk. Mēs uztveram to, kas mums ir aktuāls. Cilvēks, kas strādā ar cilvēkiem, piemēram, skolotājs, dakters, mācītājs, vēl. Paskatoties lobu uz ielas, pirmkārt viņš atzīmē, ka neviena cilvēka nav. Ja? Vai nu, ne, tagad nav, tiešām nav nesūtīt. Vai nu tur staigā cilvēki, cik to cilvēku tur ir. Mēs kādreiz testējām seminārā dalībniekus. Man bija seminārs skolotājiem.
Un es piedāvāju tādu uzdevumu. Jums tagad būs jāpaskatās pa YouTube. Minūtes laikā, mēs bijām pilsētas centrā, tur Brīvības iela, pretī vecais deponija, aktīva kustība, vislabāk. Viņi skatās arī minūtes skatīties. Un tagad sežiet un lūdzu 5 minūtes rakstiet, aprakstiet visu, ko jūs redzējat. Un tikko, kā viņi saka rakstīt, es pēkšņi saku, vai es atvainojos 5 sekundes bija, nododiet lūdzu savus rakstījumus. Nu, ideālajā variantā, es domāju, skolotājs, pirmais, ko viņš tur uzrakstīs, ko viņš tur redzēs? Cilvēki, nu ne visi uzrakstīja, ka tur redzēja cilvēkus. Bija tādas grupas, kur neviens nav uzrakstījis pirmajā vietā cilvēkus. Es saku, esiet uzmanīgi. Jūs gribat uzmanību un pieklājīgu attieksmi no cilvēkiem, lūdzu paši, esiet tikpat pieklājīgi. Tas ir tas pats, kā dodiet to, ko paši gribat. Tā skolotāja vai tās mūsu skolotāja, ja? Un skolotāji tur vīrieši nebija toreiz. Es saku, redziet, jūs nepamanījāt. Nē, viņi bija, bet jūs viņus nerakstiet pirmajā vietā. Mums cilvēkam jābūt pirmajā vietā. Un pēc tam mašīnas, suņi, kas tur miskastas? Nē. Lūk, tas ir tik vienkārši. Mēs to darām, mēs to mākam. Un tas suņisms, viņš piebeigās kā ceļā. Viss ir ļoti labi. Tā. Kā jūs jūtaties? Pamasējam un liek savas rokas. Nu, nevar tik ilgi sēdēt. Nedrīkst. Jo būs dibena stagnācija. Mazā iegurņa asinsvādu krīze. Un tad visi dzimuma orgāni arī būs. Un līdz ar to arī hormonu būs mazāk. Ja dzimuma hormonu nav, tad cilvēkam nav dzīvības status. Un ja viņam jautā, nu kā tev ir, viņš saka, tā neko. Vai kā tu jūties? Nu neko. Nekas. Jūtīt uz jautājumu, kā jūties, nekas var atbildēt tikai tas, kas nevar atbildēt. Nekas. Rokas siltas. Galvu. No pieredzes pakals. Tā, stiprāk, vai īstenībā? Stiprāk, jā. Droši. Vai matiem labi, gan smadzenēm? Galvas smadzenēm. Tagad sežot, vēl sežot. Iedomājieties, ka jūs cenšaties izstaipīt galvu kakla daļu līdz debesīm. Bet uz augšu. Uz aizmuguri, ne? It kā galva, redziet, ausis skatās uz augšu, tā kā vilkam. Tam zvēram vilkam. Ne finanšu ministri, bet zvēram. Un galva uz leju. Ieelpa mierīgi, izelpa galva uz leju. Pat pamēģināt ar rokām pacelt debesis uz augšu. Un galvā arī stiepies uz augšu, tik vien ir iespējams. Ja jums izdevās izstēpīt galvu, ko jūs jūtat? Kas ir jūtams? Siltums aizdev. Brīnišķīgi. Un tagad mēs cenšamies izstiet visu mugurkaulu. Tagad mēs celamies augšā. Es domāju, ka jūs varēsiet stāvus, ir kur vieta jums stāvēt, ja? Mums tikko jūsu galvas bija debesīs. Tagad jūsu pretējais pols, dibens, krustpekals, cenšas arī uz izelpas tā kā iespiesties zemē. Dibens galva pleci paliek augšā, bet tas dibens sanāk. Ja? Kā lūdzu? Nē, nevis. Bet tā nu sanāk. Tagad lūdzu, uzmanīgi.